Viens no tālākajiem punktiem, kur var nokļūt ceļojot pa Ziemeļvidzemi, ir Pēdedzes pagasts. Ņemot vērā Krievijas robežas tuvumu, tas nenoliedzami ir atstājis iespaidu uz Pēdedzes iedzīvotāju kultūru. Посмотрит на меня, говорят, красавица. Щетки нос румянятся, потому что пьяница. Ой, беда, беда, в огороде беда, черемушка белая, что же ты наделала? Šajā ļoti attālajā Latvijas nostūrī nav īpaši pēļu turismu grāmatas saturam, bet šeit dzīvo cilvēki, kur strādā, svin svētkus un cenšas pildīt savu dzīvi ar optimismu. Nelielo Pēdedzes pagastu apdzīvo 805 cilvēki, no kuriem 1/5 daļa sevi dēvē par latviešiem. Mēs ļoti labi sadzīvojam īstenībā. Mums jau kā cilvēkiem parastajiem, mums jau problēmu nav. Problēmas jau ir kaut kur citur jāmeklē. Jo mēs kopā svinām svētkus, kopā strādājam, kā saka, kaimiņam vienmēr palīdz. Līdz ar to mēs sadzīvojam labi. Cilvēki sev nodarbošanos rod dažās zemnieku saimniecībās un šejienes lepnumā pašdarbības kolektīvos. Folkloras kopa Laba Oma, kas mūs svinīgi sagaidīja ar pankūkām, izpilda vienādi labi kā krievu, tā latviešu tautas dziesmas. Īpaši ir arī šīs malas tērpu vēsturi, kuras kolektīvs darina pašrocīgi jau 36 gadus. Parasti mums jautā, vai tas ir krievu tērps. Es vienmēr saku, nē, tas ir latviešu tautas tērps, ko valkā krievu apmetnē pierobežā. Tā ir 1850. gada kopija no tērpa, ko atradām. Precēts sievietes tērps no samērā bagātas ģimenes, par ko liecina galvas sega, ko sauca zelta galviņa. Vecos laikos šo lakatu izšuva ar zelta diegiem un pērlītēm. Ne visi to varēja atļauties. Ja runājam par atļaušanos, tad vēl Latvijas pirmās brīvvalsts laikā pierobežas pagastu atklājot skolu 4 stāvos, savulaik apmeklējis prezidents Ulmans, iestādot Ozolu. Šogad Pēdedzes skolu apmeklē vien 70 bērni. Ēkā, ko mums lepni izrāda kā vecāko šajā pagastā, kur savulaik bijis doktorāts, pašlaik pāris istabās iekārtojies vietējais muzejs. Mūsu istaba pierobežas atšķirās varbūt arī no latviskajām istabām senču, jo gultas klājums. Ja? Spilveni ir salikti viens uz otra. Latvieši tā neklāja. Es esmu pieņems Ates muzejā. Viens spilvens garš pa visu gultu. Pareizticīgie lika spilvenu uz spilvenu un tā smuki apklāja. Ikona, kas ir raksturīga tikai pareizticīgajiem, ja, kas vienmēr bija novietota uz austrumiem. Un patvāris neatņemama sastāvdaļa krievvalodīgo mājā. Dziedat meitas vakarā ir rotā, rotā, vakarā ir tālu skanā rotā, rotā. Jāatzīst, ka Pēdedzes iespaidu pievienotā vērtība ir cilvēku optimismā un vēlmē izdzīvot vidē, kas šķiet daudz un arī pašreizējās varas aizmirst. Taču atrodoties pasaulē, kur gaišums nāk vien no ļaužu prātiem, pārsteigums mums bija dziļameža biezoknī mītošais Armands Roze, kam neprātā nenāk sūroties pa skarbajiem apstākļiem. Ja tev ir lauku sēta, tad viņi ir jākop. Nevar tā vienkārši atbraukt uz laukiem un kaut kādas grauds sēkliņas pie stūra. Uzņēmējs zivjaudzētājs Armands Roze, kurš savulaik piegādājas delikateses labākajiem Rīgas restorāniem, ideja dzīvot laukos lolojas vairākus gadus. Pirms 12 gadiem dažādu laimīgu apstākļu sakritībām pateicoties, jaunā ģimene iekārtojās uz dzīvi Latvijas malā, lai audzētu lašveidīgās zivis, kas ir specifiska niša zivjaudzēšanas tirgū. Šeit ir ziemeļi. Te ir viens no Latvijas augstākajiem reģioniem. Un tad, kad es klausos laika ziņas, tad man liekas, ka es nedzīvoju Latvijā. Laika prognozes ir absolūti garām, ir ceļš ziemā. Mums ir caurmērā 5 grādi zemāka temperatūra nekā to, ko ziņo par alūksni. Tā kā man es esmu spiests klausīties krievu vai pleskavas kaut kādas prognozes, ja, jo šis ir īpatnējs reģions. Viņš ir stipri zemāk nekā alūksni, un tā vieta ir tāda, kad mitrums un tas zemais novietojums piesaista to temperatūru, tas, kas ir vajadzīgs tām lašveidīgajām zivīm. Armanda mērķis ir atjaunot un uzlabot Latvijas upju un ezeru bagātības, padarot tās pievilcīgākas, kā arī turistiem, makšķerniekiem kārojamākas.
Tas gala mērķis ir tāds, kā saka, veselīga, garšīga pārtika, ko mēs mēģinām realizēt tikai vairāk, nevis ar tādu kā mākslīgu darbību, kas parasti notiek audzētavās, kā norvēģi laši vai kā, ka viņš audzē līdz gala mērķim. Mēs mēģinām tā apiet to pilnīgi mākslīgo būšanu ar to, ka mēs tās zivtiņas mazliet izlaižam, lai to dabisko paņemt viņas, ja, lai viņas nezaudē tos savus refleksus, lai tas nepaliek pilnībā tāds samākslots. Harmonija ar dabu, pārliecība par godīgumu, pozitīvisms un ticība savām spējām ir vērtības, kas būtu jāskandina uz katru stūru mūsu valstī. Pārsteidzoši šādas idejas uzklausīt pierobežas mežos, kur daudziem izdzīvošana saistās ar mazāk cēliem jēdzieniem. Dzīve mūsu valsts ziemeļnieciski augstākajā rajonā izrādās nav nemaz tik skarba un drūma. Ja papardes ziedu meklējumi Līgonaktī izrādījušies veiksmīgi, iespējams, daži sāks domāt par kāzām. Mēs, apceļojot Vidzemi, atradām vienīgo Latvijā kāzu muzeju, kurā noteikti iesakām ieskatīties gan tiem, kas precēties vēl tikai gatavojas, gan arī tiem, kuriem lielā diena jau aiz muguras. Nu, sveiki, labdien, meitenes! Labdien! Jā. Nu, tad laipni lūkšu jūs Mīlas namiņā. Latvijā vienīgais kāzu apģērbu tradīciju un atribūtikas muzejs darbojas jau 9. gadu, bet mājvietu mazā namiņā Vecgulbenes mūžas teritorijā atradis tikai kopš novembra. Kāzu muzejs ir piedzimis Ventspils dzimtsarakstu nodaļām, jo teica, man ir kāzu fotogrāfs un mammīte strādā Ventspilī dzimtsarakstā par apkopēju vēl joprojām jau 37. gadu, un es esmu uzaugusi starp kāzām. Muzeja kolekciju nepārtraukti papildina jaunlaulāto kāzu viesu un vedēju dāvinājumi, kuros jau krāšņi izpaužas cilvēku izpratne par gaumi un humoru, bet muzeja saimniecei, kura Mīlas namiņā sakrātās gudrības pati praksē pārbaudījusi pat 3 reizes, kā viņa pati saka, kāzas ir asinīs. Feinas kāzas, ļoti bagātīgas kāzas, kur zemes pusē un galdi klāti, un jaunais pāris tik laimīgs, viss tik sauc rūkts un viņi tik bučojas, viss tik sauc rūkts un viņi tik bučojas. Un otrā dienā jābrauc mājās, un maz meitenīte jautā mammai, mammu, man gribas ēst. Tā mamma saka, ko tu nekā neēdi, visa kā tik daudz, vai ne? Viss jau bija rūkts, neko jau nevarēja ēst. Muzejā ir arī sapņu stūrītis, kurā dzīvo daudzu mazu meiteņu jau izsapņotais sapnis par balto līgavas kleitu. Pēdējais dāvinājums, kas mums ir pat nesen pagājušā gada nogalē, atvest ļoti pilnīgs komplekts. Pārītis atbrauca no Talsu puses. Gan cimdiņi, gan plīvurs, gan arī kurpītis un arī krūšturs no 65. gada. Un arī šeit ir viņu kāzu fotogrāfija. Šī ir 68. gads. Kremplīns? Nē, te jau te visi, jā, mežģīnīte ir, jā. Šī jau ir tāda. Un šī mums ir pati senākā mūsu kolekcijā pagaidām no 1920. gada. Līga viņa pati darinājusi Velēnā. Tas te pat netālu. Jā, tas ir Velēnas baznīca. Un vēl joprojām, kā pie mums atbrauc turisti un it sevišķi, protams, vīrieši, viņi saka, kas tas pa nakts? Tā mums arī ļoti daudz ir jautājuši, un cik tad no šitiem ir izšķīrušies, kas tad pie jums ir bijuši, jā. Bet tā kā es kā parasti saku, šis muzejs ir tiem svētkiem, tai dienai, vienalga vai kāpēc tam, jā. Gulbīšu pilsēta Gulbene un jo īpaši Vecgulbenes mūža ir īstā vieta šādam muzejam, jo romantisks ir arī stāsts par mūžas vēsturi. Baronam Bolfam šī mūža, šī pils, nonāk 1802. gadā, un tajā laikā šī vieta iegūst viskrāšņāko savu izskatu. Barons Volfs ļoti mīlēja savu mīļoto sievu Marisu, un viņai par godu, viņai dzimšanas dienā gan tika uzcelt un dāvināta sarkanā pils, kas arī šeit pat ir, gan arī tika dīķīši izrakti, gan sirsniņu formā, gan Marisas M burtiņu formā. Nu, tā ir tā īpašā mīlestība, kuru pat varētu teikt, mīlestība spēja visu, iet pat mūžībai cauri.
Laika zobu un saimnieku maiņas gan nav izturējuši savulaika krāšņā Vecgulbenes Muižas Baltā pils. Pašlaik tā iekonservēta un gaida labākus laikus, lai pārtaptu viesnīcā. Muižas oranžērijā darbojas Gulbenes vēstures un mākslas muzejs. Muižas parks ar dīķīšiem un mīlestības kalniņu ir iecienīta gulbeniešu atpūtas vieta. Bet jaunu dzīvi pagaidām ieguvusi vienīgi barona laikos lielākā slēgtā manēža Baltijas valstīs. Bijušās sporta skolas vietā tagad iekārtosies viesnīca un spā, bet manēžas arēnā notiek koncerti un semināri. Baudot īsu atelpas mirkli mūsdienu izpratnē, varam vien fantazēt, kāda šeit bijusi dzīve pirms 200 gadiem. Taču laika skrējiens kaut uz mirkli apstājas viesnīcas saimnieku senlaicīgo pulksteņu kolekcijā. Sava Ziemeļvidzemes ceļojuma noslēgumu mēs Saulgriežu noskaņās nosvinējām ar romantisku izbraucienu pa Alūksnes ezeru, kas arī šai pusē vēl ir pilnīgs jaunums. Mums Balvos ir tāds pārklos, šitā visa ideja ir mana drauga ideja. Mēs jau Balvos ar to nodarbojamies jau 4. gads, tad izdomājam kaimiņu rajonā arī uzbūvēt kaut ko tam līdzīgo. Uz 4,9 metrus lielā plosta pietiek vietas 25 cilvēkiem. Var gan sarunāt muzikantus, gan uzlikt grilu un galdeņus. Turklāt plosta segums ir tik ērts un drošs, ka dāmām nav jābaidās uz tā kāpt pat smalkās kurpēs. Jā. Bija svinēja dzimšanas dienu, bija akordeonisti, dansoja. Tie, kas nav pārāk aizņemti ar svinēšanu uz ūdens, var aplūkot pilsētu no cita skatu punkta. Geogrāfiski svarīgs rādītājs ir tas, ka mūsu ezers atrodas 183 metrus virs jūras līmeņa. Patiesībā mēs esam Ziemeļvidzemes augstienē. Senos laikos ezers šeit nav vispār bijis. Šeit dzīvojušas divas bagātas zemnieku ģimenes. Vienā ģimenē audzis puisis, otrā augusi meita. Abi jaunieši viens otru iemīlējuši, bet puiša tēvam ne pa galam nav patikusi iespējamā vedekla. Viņš devies ceļā uz Antes kalnu, starp citu kādreiz it kā tā esot dēvēts Munameģis, un tajā Antes kalnā dzīvojas vecais burvis. Tēvs aizgājis pie viņa un lūdzis paklaut, dari kaut ko, lai viss paliek dzīvi un skāda liela nenotiek, taču lai kāzas izjūk. Un burvis iedod kausu ar burvju dziru un saka tēvam, pirms iešanas dievnamā pārmet pār kreiso plecu. Taču dzīvē, kā jau dzīvē, kāzas notiek karstā jūlija dienā, zirgam iekož dundurs to jūdzot, un zirgs sāk spārdīties, pārsperot kausu pār labo plecu. Kas zina, pērkoņtēvs vai dieviņš, bet šeit nonāk kāda cilvēka dusmas. Šeit nokrīt Alūksnes ezers. Noslīkst visi kāzinieki. Otras dienas rītā virs ūdens parādās līgavaiņa cepure. No tā brīža mums ir cepurītes sala, jeb mīlestības sala, kas ir neoficiālais mūsu pilsētas simbols. Trešās dienas rītā virs ūdens parādās līgavas plīvurs. No tā brīža mums ir garās sala, jeb plīvurs sala, kā dažos rakstos tā minēta. Bet 4. dienas vakarpusē virs ūdens parādījies kučiera mētelis. No tā brīža mums ir kapsētas pussala. Plosta īpatnējo konstrukciju izdomājuši paši plostnieki, bet izjūtas neskāpēc atgādina Eldara Rjazānova filmu Cietsirdīgā romance un Parātova kuģi Lāstočka. Pesimisti
Kāds teiks, ka pēc Jāņiem vasara esot cauri, jo dienas kļūst arvien īsākas. Bet mēs noteikti esam optimisti un aicinām jūs izbaudīt Latvijas skaisto vasaru pilnbriedā. Un nav noteikti un obligāti jābrauc uz tālām un svešām zemēm, jo šeit pat Latvijā ir tik daudz skaistu un interesantu, ko redzēt. Bet kamēr jūs turpinat baudīt Latvijas dabu, mēs strādāsim, lai tiktos ar jums atkal nākamsvētdien.